Sveiciens visiem! Šodien mūsu nodarbība ir par surrealismu. Latviski pareizi jāsaka surrealism. Šeit nevis U, bet I. Ko nozīmē surrealisms? Un šeit tāpēc es uzrakstīju tā atsevišķi, šis vārds sur un realism, lai varu viegli atcerēties. Šeit mēs redzam vārdu realism, tas mums ir skaidrs, kaut kas reāls. Un šitais sur franču valoda nozīmē virs. Tas nozīmē virs realisma. Tas nozīmē vienkārši kaut kas nerealistisks, kas nevar dzīvē pastāvēt. Un šeit man ir divas gleznas. Viena ir mākslinieku sauc René Magritte. Viņš ir no Beļģijas. Un šeit mēs varam redzēt, ja, viņš tādu interesantu darbu izveido. Mākslinieks sēž glezno, skatās uz olu, bet uzglezno putnu. Ja? Jau kaut kas, kas nav iespējams. Un šeit ir viena māksliniece, kura sauc Frida Kahlo. Viņa ir no Meksikas. Un viņa gleznoja tādā arī surrealistiska stila, un viņa bieži gleznoja pati sevi. Un kad viņa kaut kas bija, piemēram, šeit mēs varam redzēt, viņa sevi attēlo kā dzīvnieku, jā, kurš ir ievainots, un tā viņa pauda savas jūtas, viņa varbūt jūtas slikti savā dzīvē, kaut kāda situācija, un tā viņa to rādīja. Ja? Vēl viens slavens mākslinieks surrealisma, ko varbūt droši esi dzirdējis, ir Salvadors Dalī. Viņam bija tādas ūsas, ja? Tādas uz augšu. Ja? Ja redzat mākslinieku ar tādam ūsam uz augšu, tad tas ir Salvadors Dalī. Un viņam arī ļoti tādas dīvainas gleznas. Viņš gleznoja sapņu. Ja? Tad surrealismā arī var dēvēt to stilu sapņu stilu. Super! Tas bija tāds ievads, lai saprastu, par ko ir šis stils. Un šodien mēs uztaisīsim tādu rādošu spēli. Tāpēc šeit man ir tie cipariņi. Un beigas varēsim izkrāsot vai nu ar flomīšiem, vai nu ar zīmuļiem. Tas jau kā kuram patīk, var arī apvienot gan to. Ja, tad šodien tas nav tas galvenais uzdevums. Galvenais mums uzdevums ir uz fantāziju. Un kas ir uzdevums? Šeit man ir zilie, sarkani un zaļie numuri. Zilajos man ir uzrakstīti dzīvnieki. Sarkanojos man ir uzrakstīti kukaiņi. Un zaļājos kaut kāds augs. Ja? Un mēs ņemsim no katras pa vienai, un tad mums jāuzzīmē kaut kas fantastisks dzīvnieks, kuram ir kaut kas no katra. Ja? Pirms mēs to sāksim darīt, es piedāvāju šeit uz lapas uzzīmēt tādu kā ainavu, vienkārši, lai mums ir tā kā vieta, kur tie visi dzīvnieki mums dzīvo. Ja? Un es piedāvāju uzzīmēt tā kā pļāvu, ezeru, kalnu un debesīs. Tad, lai arī šie fantastiski tēli mums būtu gan gaisa, gan ūdenī, gan uz zemes, viss kaut kur. Ja? Tad, piemēram, šeit es varu uztaisīt tādu līniju, tāds man tā kā pirmais augurs. Ja? Un šeit piemēram var kaut kādu tādu otru paugu. Jā, šis ir tuvāks, šis ir tālāk. Arī kaut kas arī ar perspektīvu nedaudz. Kādu dzīvnieku varam taisīt lielāku, kādu mazāku. Kaut kur šeit es varu uztaisīt, piemēram, man ir ezers. Jā, lai mums ir ūdens krātuve. Jā. Tāds vienkārši aplicis, pēc tam, kad izkrāsosim, tad ar krāsum būs skaidrāks. Var arī, piemēram, taisīt tādas nelielas līnijas, kas ir tā kā sajūta kā ūdens kūsta. Ja? Bet to arī labāk vēl, kad mums jau šeit būs kaut kāds dzīvnieks.
Tad mēs varam uztaisīt tādu horizontālu līniju, ja, kaut kur tālumā, horizontāli. Tā, sagaidīšu, nesteigšos. Ir, super. Uztaisīsim kalnus. Kā viegli zīmēt kalnus, tas patiesībā ir tāds kā trīsstūris, jā, piemēram, trīsstūris, kurā iekšā, kur vidus, ir vēl viena tāda kaut kāda līnija. Tai nav jāiet tā kā vidus, jā. Un, kad mēs zīmējam, piemēram, vairākus kalnus, tad ir labi taisīt tā, ka viņi ir tas trīsstūris, viņam dažāda izmēra tas lēņķis. Ja? Piemēram, šeit ir tāds asāks, šeit, piemēram, ir platāks, un tad viņi interesanti izskatās tā kā dažādi. Ja? Bet būtu tāda vieglā, šeit kaut kāda. Ja? Nu, tas ir ļoti tā. Šeit arī, piemēram, es tos uzzīmēju diezgan lielus. Nu, vienkārši tāpēc, ka šodien tāds uzdevums, ja es gribu dot kādu dzīvnieku, lai tas dzīvnieks man nav pa mazu. Bet kopumā, kad mēs kaut ko gleznojam uz horizontes, tad tie kalni var būt mazāki, ja, pēc izmēra. Jo tagad ir sajūta, ka man tie kalni ir diezgan tuvu tam ezeram, ja, ka mēs te kaut kur atnācam un ka ezera tuvu kalni. Super, un augšā varam vienkārši uzzīmēt kādus, varbūt 2, 3 mākonīšus. Jā, mākonīši arī var būt diezgan brīvi stilizēti vai kā kuram patīk. Ja? Man patīk dažreiz tā taisna līnija un augšā tā arī tādas lietas, tā kā vilnīši. Ja? Nu, piemēram, arī cik jums pašam gribās. Ja, un tad atstājam vietu kaut kur tam līdus vai kaut kur tur būs mūsu dzīve. Ir pabeigts. Nu, brāli, tagad tev būs uzdevums izvēlēties no katras krāsas vienam ciparam. Jebkurš, kā tev gribas. Nu, zilai, kurš numurs? 2. 2, super. No sarkanai? 3. 3. Un no zaļajiem? 1. Super, skatāmies. Tātad mums tagad uzdevums ir uzgleznot fantastisku dzīvnieku, kam ir kaut kas no zaķa. Ja? Tātad domājam jau, ok, zaķim ir tādās ausis, āsti, ķermenis, iztavojamies, jā. Tad šim dzīvniekam arī jābūt kaut kas no bites. Tagad domāju, tad varbūt arī vienkārši krāsa, piemēram. Jā, tāda melni dzeltena. Vai spārni, jā. Un tur arī jābūt kaut kam no kaktusa. Tad arī nesteidzamies. Sākumā iedomājamies. Tad mums uzdevums arī izvēlēties, kur viņš mums būs. Jā, tad apmēram mums ir 5 dzīvnieki. Vai uz zemes, vai ūdeni, kalnos. Un tagad ir brīvs darbs. Jā, es zīmēšu savējo, tu savējo. Pēc tam arī padalīsimies kā kuram. Jā? Tad šis dzīvnieks. Vai viņš līdos, vai viņš... Es uzzīmēšu šeit. Un arī nezīmējam pārāk mazu, jā, tad domājam arī par to kompozīciju. Ir tāda tieksme, ka gribas nedaudz viņu mazāku, bet
Tad vienkārši uzņemam galvu un tad uzņemam tur nedaudz lielu. Nu tā, es te uzsāku uzzīmēt uz aci, diezgan tā realistiski. Viņš te man ar muguru sēž. Un tad es viņam pievienošu bites krāsu, tad viņš man būs trīpains. Nu. Es piedāvāju, ka, kad mums būs gatavi visi, tad mēs tos arī izkrasosim. Kaktus, nu tad arī tos kaktusa asumiņus. Ja? Un šeit tāda spēle, viņa interesanta, jo katrs tad izvēlas kaut kādu citu īpašību. Ja? Piemēram, var ņemt tā kā spārnus, kad bitē, ja, un vīdo, nevis krāsa, un kaktusam arī var paņemt, vai viņš ir zaļš. Ja? Un kāds būs vēl papildus uzdevums pie katra dzīvnieka, tas ir izdomāt viņam vārdu vai nosaukumu, kas sastāv arī no visam trim vārdiem. Ja? Var arī, piemēram, ja, arī mainīt vietu, piemēram, kabīza, piemēram, manējo dzīvnieku sauks kabīza. Vai arī kas pirmais galvā ienāk prātā kaut kāds, vai arī kaktubīza. Ja? Nu, tā var kaut kā, vai arī var uz acis likt pirmu. Kā katram patīk, tas arī lai tāds jautrs uzdevums, var arī kaut kur, ja gribās pierakstīt. Es pierakstīšu te. Tad mani jau sauks kaktubīza. Tad kaktubīza šeit man sēž uz paugurā. Ja? Protams, kad izkrāsosim, būs vēl tāds jautrāks, vēl fantastisks. Man ir. Ir gatavs, super. Nu, tad ejam tālāk. Tad tev jāizvēlās atkal zilais, sarkanais, zaļš. 4, 4, 5, 3. un 3. Tātad skatāmies. Tātad mūsu fantastiskais dzīvnieks sastāv no tīģeris. Tad domāju, vai nu strīpas, vai nu ķepas, kas. Tad ir tārps. Jā, varbūt tad nav tur ķepas vairs. Un zemene. Wow. Tīģeris, tārps, zemene. Es teiktu, ka šis nav tik viegli. Un tagad arī jāizvēlas, kur viņš dzīvos, kurā no mūsu ainavas vietā viņš ir. Tā.
Es ielikšu savajos kalnos. Tad man būs šeit ķermenis tāds milzīgs starps, kurš rapos man virsū uz kalniem. Un viņam būs tīģera ķepas, lai viņam ir vieglāk rapot. Un tad, kad mēs krāsosim, tad man jāatcerās izkrāsot viņu zemenes krāsu. Nu tā, kaut kas fantastisks plus mīnus. Varbūt kādam ir vēl trakāka ideja, ka var apvienot. Varbūt tīģeris, kuram nabagam ķepas nav vis tik stipras kā tīģerim, bet ir tārpi šo ķepu vietā. Un zemene. Nu jā, zemene parasti, protams, ir krāsa. Tāpēc. Un tad arī vārds, ka parasti. Nu, varbūt Aleks palīdzēs izdomāt vārdu. Mūsu dzīvnieku. Manējam ir zazeps izdomāts. Labs. Man, protams, ir ļoti, ļoti zinkarīgi, kādi dzīvnieki sanāk tev, bet beigās apskatīsimies tos visus kopā. Tā. Man jau laikam citā zeme. Cita zeme. Super. Ok, gatavs? Jā. Jā, ja vajag laiku droši zīmē, jā, mums laiks ir. Ok, laiks. Tad izvēlēties nākamais. 3, 4, 4 2. un 2. Tātad mūsu fantastisks dzīvnieks sastāv no eža, tad ezis, jā, kāds kukainis ir tauriņš, šitais varbūt jau līdos gaisā, un kumelīte. Jā, tad atceramies kumelīte, tāds parasts, jā. Mēs daram kumelīšu tēju. Jā, iekšā dzeltens un baltas. Jā. Tā. Es likšu tos lejā, jo manējais līdos ar tauriniša pārliem. Man pašam ir ezis. Vēlreiz? Man pašam ir ezis. Tev ir ezis, vai cik forši? Viņš tev kā maidzīnieks? Jā. Tad tas tik stilīgi. Super. Man arī ļoti patīk eži. Viņa tik forši. Tā, šeit spārni. Tātad tas būs līdojušais ezis. Kaut kur jāliek vēl kumelīte. Nu labi, tad varbūt uz deguna viņam būs tā pucīte, kā kumelīte. Nu, nav ko darīt, nabaga maizīm. Ne, tā man nepatīk nabaga maizīm. Lai viņš paliek, ka ir, es kumelīti likšu iekšā spārnu.
Ir. Ir super. Un kā mēs viņu nosauksim? Es savu nosaukšu Eskuta. 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 Bet droši var izdomāt kaut kādu savu. Jā, tad mums šodien fantāzija ne tikai vizuāla, bet arī vārdu fantāzija. Var saukt kurus ciparus? Jā, droši. 5, 1, 5. 5, 1, 5. Tā, tad mūsu fantastisks dzīvnieks. Daļa no zīloņā. Domājam jau ausis, viņam deguns garš. Tātad kaut kas viņam ir no mārītes. Atceramies sarkans ar melniem punktiņiem un kļava. Tātad arī, tad varbūt, protams, lapa, nevajag visu koku. Un atceramies, piemēram, kļavu viegli uzzīmēt sākumā mēs veidojam tos tā kā līnijas, piemēram, jā, tādas 5 līnijas. Un tad mēs varam tos tā kā apvienot un sanāk kļavas lapu. Jā. Nu tā, zilonis, marīte un kļava. Un jāatceras arī jādomā, kur viņš dzīvo. Man palika ūdens un pirmais palika. Labi. Ok, es salikšu savu ziloni te priekšā. Un es arī uztaisīšu viņu lielāku, jo arī man šita visa ainavas perspektīva darbojas. Šeit mums pastaigājas zilonis. Tātad, loģiski laikam viņš būs marītes krāsā. Pēc tam mums jāatceras, mums bija tas tārps, mums bija zemeņu krāsa. Un tad ausis manam zilonim būs kā kļavula. Un šī spēlē, to var arī tā uztaisīt pašā un spēlēt arī. Un tad var, piemēram, ņemt ne tikai tādus dzīvniekus, kukāņus, augus, bet, piemēram, var paņemt citu kategoriju. Var ņemt dzīvniekus un, piemēram, kaut ko ēdāmu, savienot ar kaut kādam ēdamam lietam. Un varbūt vēl kaut kādam vienkārši priekšmērķiem no manis. Ja, tad arī. Šeit ir tāds vairāk uzdevums savienot tās lietas, kas parasti nesavieno. Nu, re, tāds mums panāca. Tad jāizdomā, kā viņu nosaukt. No, es jau nosaukšu ziļkļamā. Ziļkļam. Tāds viņš man. Man ir. Tev arī gatavs. Gatavajam vārdu. Zimāka. Zimāka. No, veselīgi. Nu ko, pēdējais. Te jau numuri nav jāsauc.
tie, kas palika, un skatāmies. Tātad mūsu fantastisks dzīvnieks sastāv kamēli. Viss. Tātad viņam būs kaut kas no zirnekļa. Wow. Un augs mums būs apelsīns. Šis ir jautrs. Un tad atradām arī viņam vietu, kur vēl palika vieta. Man ezerē pašam nepalika vieta, bet es uzzīmēšu tas sānus, ka viņš man atnāca dzert to ūdeni no ezera. Kāpēc gan ne? Jā. Tātad. Vai arī varbūt viņš, ka zirneklis rāpos kaut kur kalnos arī. Labi. Tā es uztaisīju kamēļa paugurus. Tad viņam būs zirnekļa kājas. Tas baisīgs. Man kaut kas sanāca visi, kas rēpo, man ir uz kalnu. Nu, laikam. Un tad izkrāsošu, protams, kā apelsīnu. Ir. Kāds viņam būs vārds? Zipeka. Vēlreiz Zipeka. Zipeka. Labs. Es paņemšu arī tā vai. Patīk. Zipeka. Jei. Nu, super. Te mums bija mūsu uzdevums tagad izkrasot, kā gribās, lai ir koši un vēl fantastiski. Jā, tad šeit vairāk tāds jau patstāvīgs darbs. Arī ar ko pašām gribās. Es domāju, es uztaisīšu tā, ka dzīvniekus es izkrāsošu ar pomīšiem. Viņi būs tādi tad košāki. Un fonu ar zimuliešiem, jo tad būs tāds kā fons vieglāk tad arī. Un saukšu, protams, ar zīmnieku. Tātad jāatceras. Tā, augšu man bija ēzis ar kumelīti. Pats ēzis ir tāds brūnains spēlēks. Tā, un taurenim spārni. Lai ir roza krāsa. Ja debesis pēc tam būs dzils, tad var labāk varētu. Tā, jāatceras tie, kas mums bija ar Mārites un zemenes krāsu. Te paskatīsim.
Un tad melni punkti ir zemenē. Tā. Apelsīns bija. Zaķis mums bija kadīte. Nu, pēc tam jāizdomā, kurš ir viss neparastākais. Un tad beigās nobalsosim. Ja man patīk, kurš no maniem liekas vai foršs, vai neparāds. Es labprāt apskatīšos tā vietu. Jā, tad atceramies, šodien bija tāds jautrs uzdevums veltīts seriālisma stilam. Seriālisms nozīmē virs realitātes, kaut kas nereāls, izdomāts, fantastisks, ko saistīts ar sapņiem arī. Dzīvnieki man ir izkrasošu telefonu. Bet stāvu iezīmēt arī. Man sauli man patīk
gan, kad es zīmēju ar zimuļiem, gan, kad ar krāsam, nevilkt apli ar zimuli, bet vienkārši uzreiz likt uz zeltaino krāsu aplī, ja? Bez zibura. Tad izskatās vienmēr tīrāks, un tad tā gaisma, tas spīd. Jo citādāk tas aplis tumšāks, viņš kaut kā iedod to konturu, kas nav tik. Tāpēc, ja šis uzdevums patika, ka mājas darbs var paspēlēties ar līdzīgu tēmu, bet ņemt, kā es teicu, var kaut kādus priekšmetus, kas mājas ir redzami, nezinu, gludeklis, šķēres, krūze, grāmata, un arī var sarakstīt uz lapiņas, un tad savienot arī ar kaut kādiem dzīvniekiem. Tā. Kāda krāsa var uztaisīt kalnus? Kalnus var taisīt tādu. Zīlus vai pelēkus, nedaudz brūnus arī, atkarībā arī, kur ir tie kalni. Bet ir arī tā, ka viņi, ja mēs gribam parādīt, ka viņi ir tālumā, tad mums arī nav jātaisa uz baigi koči. Un arī ir vēl viens likums tāds, kad gleznojot gan akmeņus, gan kalnus, viņam vienmēr būs tā kā viena puse vairāk tumšā un viena puse vairāk gaišā. Ja? Jo tad saule spīd un saule arī kustas, un tad viena brīdi viena puse būs tumšā, kā otrā. Bet tad vienkārši ir jāseko, ja es izvēlos. Ja, man tagad ir tā, šeit es izveidoju sauli no labas puses, tas nozīmē, ēna ir kreisē puse. Ja, šito arī viegli atcerēties, ka ēna vienmēr ir saulei pretēja puse. Un tad šito tā kā ir jāseko. Es nevaru uztaisīt vienu kalnu ar ēnu vienā pusē un otru kalnu ar ēnu citā pusē. Bet šeit, piemēram, ja saule spīd, un viņa šim kalnam, jā, var būt otrādāk, ka viņa jau apgaismo šo daļu, un šita daļa būs šā. Ja? Tas ir nedaudz par to gaismu, kad mēs kaut ko izdomājam. Protams, ja es sēžu, un kalni ir man priekšā, tad vēl vieglāk. Es vienkārši skatos, kur ir tā gaišākā un tumšākā vieta, un tā arī sev attēloju. Ja? Bet, kad mēs izdomājam, tad vismaz jāatcerās tie gaismas un ēnas likumi. Ja, mēs varam arī patrenēties ar kādu nodarbību ar formām un ar gaismu un ēnam. Tas arī ir ļoti. Tā. Ezerā man būs ūdens tāds vairāk par zaļš nekā zils. Jo kalnos tā, ka dažreiz ir tas ūdens, ja viņš nāk no kalniem, tas ir sniegs, kas krūst, tad bieži tā krāsa ir vairāk zaļa viņa ir. Viņa ir tik tīrs tas ūdens, ja, ka tur pat vai tikai tas debesis atspīd un rada arī tādu zilgāni. Zaļo. Tā, un tie pauguri. Arī šeit, piemēram, arī man 2 pauguri. Forši paņemt vienām tādu tumšāku krāsu, ja kas ir tuvāks. Ja, mēs atceramies gaisa perspektīva, nevis gaisa. Ko nozīmē, ka mūsu objekti aiziet tālumā. Ja, mums ir plakana 2D, bet mēs gribam attēlot tā, lai ir jūtams, ka ir 3D, ir dziļums. Bet šeit arī ir tādi standarta likumi,
Tie nav daudz, viegli iemācīties un atcerēties. Un ir tā, tas, kas ir tuvāk, to mēs zīmējam. Pirmkārt, tumšāku un ar tādu konturu mēs varam uzvilkt. Un tad, kad mēs to zīmējam lielāku, un mēs to zīmējam lapas, tā kā šeit lejā, lejas. Un tie objekti, kas ir tālumā, pirmkārt, tie ir mazāki. Tiem nav as konturs, tie ir vairāk tādi miglaināki. Un tie atradīsies lapas vairāk uz augšējos. Un tad var arī spēlēties arī kaut kā viduskārta. Ja ir kaut kas, kas man ir ļoti tuvu, ir kaut kas kaut kas aiz un kaut kas ļoti, ļoti tālu. Varbūt kādu nodarbību uzgleznosim kādu kalnu ainavu. Ar kalniem ir ļoti viegli to gaisa perspektīvas, to vingrinājumu papraktizēt. Tas diezgan dīvains sanāca. Zīmējot. Bet tāds arī bija uzdevums. Ja tev būs laiks un vēl interese, var aiziet un paskatīties Googlā mākslinieku, kas sauc Salvadors Dalī. Un viņa gleznās ir ļoti dīvaini. Viņš bija viens no surrealisma meistariem. Man personīgi viņš nav no mīļākajiem. Man vairāk patīk šis mākslinieks, ko sauc René Magritte. Šitais, kuru gleznies radīju sākumā. Jo René Magritam viņam gleznes ir vairāk tādas, nedaudz uz tādu filozofiju. Ir tā, ka tu skaties, un pirmais, kas tev ir galva, ir tā, ko tas varētu nozīmēt. Ja, piemēram, šis piemērs ir diezgan viegls, ja mēs redzam to olu, to putnu, un var nojaust, viņš kaut kādu tādu objekta mainīgumu, ja, ka ola pārvēršas par tādu īsti tālis. Bet viņam ir citādākas gleznes, kur uzreiz tu nezini, ja, tu domā, ko mākslinieks gribētu šo pateikt, ja, un tad tev ir kaut kāds mīkla, ja, tad viņu sauc René Magritte. Ja. Tad man personīgi viņš patīk vairāk. Salvadoram Dalī, es teiktu, viņš vairāk gleznoja savus sapņus. Ja, un tie sapņi ir diezgan tādi dīvaini, un tur, man liekas, pat nav jēgas kaut ko mēģināt saprast. Vienkārši skatīties un tad izdomāt, vai grib patīk vai nepatīk. Tā. Ir tāds ievads, lai mākotnē, kad dzirdēsi par surrealismu, jau ir skaidrāk, par ko tas ir.
Super. Šeit es pabeigšu ierakstu, bet mēs ar Aleksu vēl padalīsimies, kā sanāca. Beigi gribas redzēt, kā Aleksam sanāca. Fantastiski dzīvnieki, un tad mēs izdomāsim iedvasu 1., 2., 3. vietu fantastiskiem dzīvniekiem. Kam ir kā.